Čau visiem! Ko? Jauna nedēļa, jaunas iespējas. Kā jau man pastāvīgie skatītāji un abonenti zina, es strādāju pavisam vienkāršu darbiņu, es esmu mēbeļu galdnieks. Šobrīd tā varbūt neizskatās, jo es esmu pasaukts palīgā, lai uzstālētu pāris jaunas sienas ofisā. Šis video būs bišķi savādāk, šeit es no ikdienas rādīšu pavisam maz, jo pavisam drīz būs ļoti liela piedzīvojuma un nākamie daži video varbūt bišķiņ aizkavēsies, kā esiet lūdzu bišķiņ pacietīgi, bet kurš grib redzēt dažs maz tīzerīšus, kur es būšu un ko es darīšu, var piesakot, es arī nesen uztaisīju savu TikTok, tur es tāds mazs interesantākos momentiņus parasti ieliek iekšā, kas notiek. Un turpmāk video jūs redzēs vairāk top lietas, kādēļ es dzīvoju Norvēģijā. Te ir daudz kas vairāk, bet šis būs tikai tāds top acīm redzamākās lietas. Man ir sakrājusies kaut kāda pieredzīt no lietām, kas manā izpratnē ir labāks nekā Latvijā, nepavēlt es vairs nedzīvoju tur. Varbūt kāds arī ņem tās vērā, sāk aizdomāties par kaut ko vairāk un varbūt arī uzlabo Latviju. Jo, kā es saku, es jau esmu zaudēts Latvijai, bet tai pašā laikā es vēlu tikai to labāko visiem tiem, kas tur ir palikuši un cīnās par viņu. Bet, ja tu vēlies izteikt savus domas par to, kādēļ mans viedoklis ir labs vai slikts, vai tu viņam piekrīt vai nē, komentāros apakšā var uzrakstīt savējo viedokli, es cieņpilns, tāpat kā es cenšos būt pret visiem pārējiem. Es esmu priecīgs redzēt katru komentāru un cenšos uz visiem no viņiem atbildēt. Un viss iemesls, kāpēc es te dzīvo, viņi nav speciāli salikt tur no 1 līdz 10, viņi vienkārši ņigu, kādā secībā viņi man ienāca prātā. Un sāksim ar pašu pretrunīgāko. Viena lieta, kas man uzreiz nebija acīm redzama, bet kas man ilgtermiņā iepatikās Norvēģijā, ir tas, ka te ir bišķiņ savādāk darba kultūra nekā Latvijā. Un te mēs arī nonāks pretrunās, jo darba kultūra būs arī viena lieta, kas būs arī 10 liekas, kas man ir besī par Norvēģiju. Bet, lai jūs saprast, ļauj man izskaidrot, kur daļa man ļoti patīk viņa darba kultūrā. Te ir bišķiņ svarīgs backgrounds. Latvijā man ir vairākas darba pieredzes, par to jūs visu otrā sēriju apskatīties. Bet pēdējais, ko es tur darīju, bija darba rīkotājs. Ar darba rīkotājs es reāli visu laiku cīnījos. Vairāk bija cīnīšanās alkoholiķiem nekā reāli strādāšana. Tas man atņēma tik daudz laika, spēku un neļāva izdarīt to, kas man bija uzdots izdarīt. Un, jā, šeit ar to viss ir savādāk. Šeit darbinieki tā vienkārši atlaist, ir ļoti nereāli. Un ir tikai daži iemesli, principā, ja pierāda, ka tu kaut ko nozācis no firma, vai arī, ja tu esi ieradies appareibinošā stāvoklī, to bišķi piedzēries vai zem narkotikām, tad tikai tev var atlaist. Alkoholisms ir problēma Norvēģijā, par to mēs arī parunās citreiz. Un ja tu esi aizgājis uz darbu, tas strādā. Protams, ir dīgdieņi, ir visādi lēnie divplākšņi, vēl kaut kas. To nav runa. Bet runa ir par to, ja tu aizej uz darbu, tad tu strādā. Un tev ir jāstrādā tikai 7,5 stundas. Tev pienākas tavs pusdienu laiks, kas ir svēts un neviens tev viņu neaiztiks. Tas, ka lielākā daļa cilvēku, un, teiksim, arī šeit ir ļoti daudz tādu mikro uzņēmumu, tur 1-2 cilvēku komandas, viņi zina, ka viņi pelna sev, un lielākā daļa sabiedrība vienkārši aiziet uz darbu un strādā. Tas ir ritīgi forši. Protams, tāpat notiek visādi pļāpašana, vēl kaut kas, bet viņi zina, ka viņiem ir tikai tās 7,5 stundas jānostrādā. Normālos apstākļos tad viņi arī strādā visu laiku. Tā kā Latvijai bezjēdzīgi garš pusdienu laiks, un tu pa to stundu jau cits kārtas spēlē, cits aizbrauc kaut kāds papīrs kārtot vēl kaut ko. Te ir pavisam vienkārši, te cilvēki, ja vajag, paņem egenmeldingu. Tur atšķirās pa gadiem, bet gadā vidēji tu var paņemt 8 dienas, vienkārši pasaka, es jūtos slikti vai vēl kaut ko, un cilvēki to arī izmanto, ka viņi vienkārši pasaka, nē, man ir egenmeldings, un viņi aizbrauc sakārtot tur savu banku vēl kaut ko, vai ne? Tāpēc darba vietā, darba laikā viņi strādā. Salīdzinot ar iebraucējiem, viņi strādā lēnāk, bet viņi strādā. Kas vēl ir it kā nesaistīts, bet tik un tā tas iet zem darba kultūras, kā, ja tu pasaki, sorry, man nav kas sīko aizved uz bendārs, arī man ir sīkais slims. Pārsvarā visiem ģimenes, viņi tik un tā tev sapratīs, kā ir tā Ivanē, sīkie ir svarīgi, ģimeni ir svarīgi, un ka tev ir tavs ģimenes laiks. Latvijā, kad es strādāju par darba rīkotāju, uz manīm izdarīja priekšniecības spiedienu un uz viņiem viņa priekšniecību, ka jānodod objekts, tā un šitā. Un tad es domāju savādāk, un es arī biju spiests vienkārši spiest pārējos strādnieks arī tur. Mums ir 2 mēnešu termiņš, un mums jāpabeidz tas un šitas, un viss tagad strādās līdz 7 un arī sestdienās, vai ne? Šitai, ja tu kaut ko tādu tiešā tekstā pateiksi cilvēkiem, nedod Dievs vēl viņš būs arotbiedrībā,
tic man, tu gribēsi pats strādāt 24/7 nekā kādam citam vienkārši tā piet un pateikt, tu vari palūgt, tu vari iedrošināt, tu vari viņiem bonus kaut kādus, un tad viņi labprātīgi nāks un strādās. Bet piespiest kādu strādāt šitā te ilgāk nekā viņam ir līgumā norādītais laiks, vēl veiksim. Katram darbiniekam ir tiesības, un pret to arī viss izturās ļoti nopietni. Un tā tad vēl viens iemesls, kāpēc man patīk baigi dzīvot Norvēģijā, ir cilvēki. Ir tāds stereotipisks un maldīgs priekšstats, ka viņi ir ziemeļnieciski atturīgi, pat brīžam nelaipni. Man liekas, ka tas ir tāds vairāk stereotips, jo tikko tu paņem un sāc ar viņiem reāli kaut ko kopā darīt un runāt, tad viņi ir ļoti sirsnīgi un pretīm nākoši. Viņi vairāk ir tādi neuzbāzīgi. Protams, ir individuāli visādi gadījumi, ne? Bet pārsvarā viņi ir tādi, ka tu visu dienu nostaigies pa pilsētu un neviens tev nepērsīs nekādu uzmanību vispār. Viņi nav tādi pofigisti, vai ne? Kā es teicu, tu vari iet pa pilsētu un neviens tev nepērsīs uzmanību, bet nebūs arī tā, ka viņi tev speciāli neieraudzīs tā kā Latvijā un tur grūdīsies virsū un vēl kaut ko zin tur. Ja tu apstāsies ceļu vidū, tad tev neviens nepīpinās. Pagaidīs, kamēr tu tiks ar savām problēmām galā un pats paiet malā, vai ne? Un atkal, ja viņi būs aizdomājušies, apstājušies ceļu vidū, ieraudzīs, ka kāds uz viņiem gaida, viņi pateiks atvaino, vai ne? Un paies maliņā un vienkārši uzsmaidīs viens otram un dzīve turpināsies. Es jāsaprot arī, ka lai cik ilgi jūs te dzīvot, tik un tā uzreiz varēs redzēt, ka jums ir savādāks sejas vibes un ka jūs nav vietējais. Un viņi apdedzinājušies ar tik daudz visādiem imigrantiem, ka viņiem vienkārši arī lēnā garā piegriežās aizvien vairāk, ka visādi imigranti sabraukt, grib izmantot viņu sistēmu un tā tālāk. Tas vienmēr ir saistīts ar papildus problēmām un visādām nesaskaņām. Tāpēc, kamēr tu nav sev pierādījis, viņi tev vienkārši, visticamāk noignorēs. Kā es visu laiku saku, es uz savas pieredzes jums stāstu, ne? Piemēram, es vienkārši gribēju palīdzēt, bija kaut kāda pieņemta, tā kā pavecāka kundzīte pa darbinieci, un viņi man paprasīja, vai nevar uztaisīt tur aizkaru štangai kaut kādu, noseg kaut kādu smuku dēlīti uzlikt, vai ne? Man tas tur neko kauls nelaužas. Aizbrauc, viņai bišķiņi izpalīdz, un viņi saka, cik man tev jāmaksā? Es saku, cik tur 15 minūtes, nav ko tur pārdzīvot. Man bija prieks vienkārši atbraukt, palīdzēt, parunāties, vai ne? Un viņi uzreiz man paņēma, vienkārši pateica, labi, ka tev ir vēlma ģimene atpūsties, vienkārši padomā ziņu, es tev iedos savus hits atslēgas, vai ne? Un viņiem tā hita galīgi nav lēta, un, viņi vienkārši redzēja, ka es esmu labs cilvēks, bez problēmām iedod man atslēgas, un mēs tur nosvinēja 37. jubileju. Tā kā pa to arī maziņš video, bišķiņ vecākā stilā, var paskatīties tur, kā mums tur gāja. Ko es ar to visu gribēju pateikt? Jā, cilvēki īstenībā, viņi varbūt uzreiz tev nevedīs uz savām mājām, bet tai pašā laikā, ja tu bišķiņ sev pierādīs, ja viņi redzēs, ka, kā krieviski saka, ka tu nav galīgs dalbajobs, tad nav nekāda problēma viņiem draudzēties, un viņi ir īstenībā ļoti forši un pieklājīgi cilvēki. Viņi nav auguši tik mežonīgā vidē kā Latvija, un tāpēc es domāju, ka ir, viņiem vienkārši mentalitāte ir savādāk. Personīgi man liekas, ka viņi ir ļoti sirsnīgi cilvēki, tāpēc es neredzu īsti problēmas viņiem te dzīvot un draudzēties. Laiks likteņa ironijai, vai ne? Man nācās uz Latviju atbraukt uz bērēm. Tādēļ viss nākamais, ko es stāstīšu par to, kāpēc man patīk dzīvot Norvēģijā, būs ierakstīts no Ventspils. Es autonomu šitiem prasu, kādi jums ir laika apstākļi ārā braukšanai. Saku, jā, uzmanīgi jābrauc, ziema ārā, mums šogad ir tāda nopietna ziema. Es izbraucu ārā. Te ir sniegs un meklēšana, jāmeklē. Tā nezinu, kas tas ir kārtīgi ziema. Mums pat pēc vienas nedēļas, ka ir bijis +6 un lietas ir vairāk sniegs nekā šitā te. Jūs redzat, kur es ir? Tie, kas seko manam kanālam, tie jau zina, ka man bratanam arī kanāls. Viņš te pa savu darbnīcu, šeit stāst parasti. Mūs pat TikTokā cilvēki dažreiz sajaukuši, kā kurš ir kurš bratans. Un tāpēc mēs te uztaisīs viņa kanālā tādu mazu prank, kā dažreiz klipā parādīsies es, dažreiz parādīsies viņš. Bet, ja jūs gribat noskatīties, tad aiziet uz viņa kanālu, links būs aprakstā. Un kā es nevienreiz atkārtos,
šis ir mans subjektīvais tops, kāpēc es dzīvoju Norvēģijā. Un droši vien daudz manis pieskasīsies par šito punktu, bet daba Norvēģijā manās acīs ir daudz krutāk nekā šeit. Šobrīd es esmu pie Sencīšu mājās, tepat Latvijā, Ventspils rajonā. Tālākais Vents jūs redz Zūrs, un tur ir vēl viena maza upīte, un tur jūs redz otru kaimiņu māju, un tas arī viss. Te ir vienkārši viss garlaicīgs un līdzens. Jā, protams, ir smukas vietas, ir sevišķi pavasarī kaut kāda smuka meža ielejiņa, vēl kaut kas, bet, katra vieta ir skaista, bet to, nekādīgi nevar salīdzināt ar to dabas majestātiskumu, kas ir atrodams Norvēģijā. Mēs vēl dzīvot garlaicīgajā Norvēģijas pusē, bet kā pabrauc bišķiņ tālāk, tur jau vienkārši superīgi. Jo kas man patīk, tas, ka ir arī baigākā daudzveidība. Teiksim, mēs pie Tonsbergas dzīvojot, vai ne? Mums ir stundas brauciena attālumā ir slēpošanas trases, tāds normāls, nevis, kur tu uzbrauc augšu 40 metru uzbērtā gruvešu kaudzē un saka, ka tā ir slēpošanas trase. Un pavasarā atkal var nodarboties ar pilnīgi pretējo ūdens sportiem. Un nav tā kā Latvijā tur, kas ir, ja tev ir laiva, 2-3 normāls liels ups, vai ne? Tā tu var kaut kur ar kajaka mazām laiviņām pakuģot pa abavu vēl kaut kur. Un tas arī tur ir pāris nobraucienu un ar to viss beidzās. Bet Norvēģijā laivas ir vesela kultūra, vai ne? Tur tas laivu tirgs ir dzīvs, tur burtiski pie, ja ne katras 3. mājas, tad pie katras 5. mājas točnei nolikts kaut kāds daudz maz normāls peldlīdzeklis jau, kur var vismaz 5-6 cilvēki sasēsties kā minimums. Ja tu Latvijā izbrauc jūrā, tu burtiski neko neredzi. Ir vienkārši pludmala un tad ir jūra, ūdens, viss garlaicīgi, reāli garlaicīgi. Ja neesi makšķernieks, tad tev principā to laivu vienreiz izbrauc un tur visam mūžam pietiek, jo vienkārši nav ko darīt, tikai kraties pa viļņiem. Un viņi ciena dabu un viņi cenšas to nepiesārņot. Un manās acīs tas ir mežonīgs pluss vienkārši. Ja pat es gribu aizbraukt kaut kur uz siltām zemēm, kaut kur izklaidēties, vai ne, es paskatos tā netīrība apkārt, man viņi vienkārši tracina. Es esmu pierādis pie to, ka daba ir forši, tīra un sakārtot. Pašā laikā ir dīvaini, jo, teiksim, Ventspilī visur jābūt nopļautai zālītei, vai ne, viss ir baigi čotkai jābūt. Norvēģijā viss ir tīrs, bet tai pašā laikā tev var būt netīrīts taciņas, var būt, ka tev nezāles aug ar žogmalu, vai ne, ka tur ir tāds dīvains balans, ka viss ir tīrs, bet tai pašā laikā dabai arī ir dota vieta, ka tas, nav tā konkrēti ierobežots un ka smuki tikai tāds nopļaut zāli. Varbūt arī, ka tur ir kaut kas noaudzis, bet tai pašā laikā viss ir tīrs. Kā es saku, šis ir mans subjektīvais viedoklis, tāpēc, jūs varat strīdēties vai nē. Es nesaku, ka Latvija nesmuka, bet es vienkārši saku, ka Norvēģijā tas dabas iespaidīgums ir vismaz reiz 8, vai ne? Un nākamais punkts, kas ir ļoti tuvu dabai, ir klimats. Pieņemsim, man bratanam nenormāli nepatīk ziema, ne? Es uzskatu, ka tā kā vecajā teicienā tu nenovērtē lietas, kamēr tu viņas nepazaudē. Tāpēc man Norvēģijas klimats arī patīk. It sevišķi vietā, kur es dzīvo, mums ir normāli izteikti visi 4 gadu laiki. Tāpēc tu arī vairāk izbaudi to, ka ir vienā brīdī tev ir normāli silts, ka tu brauc katru dienu peldēties, un otrā brīdī atkal tu var ņemt un braukt slēpot, vai ne? Un tas ir brīnišķīgi manās acīs. Es, teiksim, negribētu, ka man viss gadi ir kaut kāda vasara, vai ne, jo, pēc kāda laika apnikt, un tad tu tikai, ir karsts, ir pat traki. Un, teiksim, godīgi, plus mīnus 2 nedēļas uz priekšu uz apakaļ mums ir stipri līdzīgi laikapstākļi arī ar Latviju. Kad es dzīvoju pašā Ventspilī, tad vispār bija tur sniegs normāls, ir labi, ja 2 nedēļas gadā, un tas ir maksimums pārsvarā, visu tās ziema paiet kaut kādas slapdraņķi un kaut ko tam līdzīgi, jo, tas siltais jūras gaiss. Un bieži vien pa ziemu tev ir normāls sniegs, tur citi saka, ka baigi daudz jārok, bet, manā gadījumā ir bonus, ne? Ziema ir ziema, un tas ir baigi patīkam. Tu tur var norakt savu sētu un ienest malciņu, iekurināt krāsu. Es to visu izbaudu. Es saprotu, ka tas nav visiem, citiem patīk dzīvot Portugālē karstumā visu caur gadu, bet, tas nav man. Jā, it kā es te uz Latviju šobrīd esmu atskrējis tīri bēdīgi iemeslu dēļ, vienkārši uz bērēm. Tai pašā laikā es neesmu bijis te 2 gadus, man tā liekas. Šoreiz es esmu viens pats atskrējis vienkārši, bet, tik un tā, laime nelaimē, es esmu diezgan priecīgs, es te ilgi nav bijis. Un pēdējais pāris reizes, ka mēs te bija atbraukuši pavasar, bet, sen nebija bijis ziemas laikā. Tīri forši. Un Norvēģijā mēs dzīvo ciematā, burtiski kā 2 metri no mums iet Skaļa iela, un es jau biju aizmirsis, kā tas ir klusībā laukos, ka es varu dzirdēt kilometru tālāk, ka mašīnas kaut kur brauc un liekas, ka ko viņi tur trokšņo. Uz bēdīgas nots, bet es tomēr izbaudu, ka es esmu šeit atbraucis un varu bišķiņ atslābināties.
Viens no lieliem iemesliem, kāpēc es dzīvoju Norvēģijā, nevis citur Eiropā, ir tas, ka Norvēģija ir reāli droša valsts. Protams, ir izņēmumi vienmēr, teiksim, lielpilsētas vienmēr pievilina gan daudz cilvēks, gan daudz visādas zagaļas un tā tālāk. Bet es dzīvoju salīdzinoši mazā pilsētā Tonsbergā un tur reāli droši. Tā ir sabiedrības norma, ka bērni pat jau no pirmās klasītes vien paši iet mierīgi uz skolu. No sākuma tur pirmo mēnesi vai divus pavada viņus, lai viņi pierod, lai viņi saprot ceļu. Bet tu zini, ja tu no rīta izlaidīsi savu bērnu ārā, viņš mierīgi aizbrauks līdz skolas, pieslēgs savu riteni un mierīgi dzīvosiet. Protams, ir kaut kāda. Kā jau jūs redzējāt, kriminālā sērijā ir kaut kāda narkomāna, kāds var kaut ko kādreiz nočiept. Protams, arī tur mašīnas zog, bet tā pašā laikā, ja jūs paskatās kaut vai tīri pēc statistiku, Norvēģijā tie noziegumi salīdzinoši ir super maz. Jums ir vienkārši niecīgas iespējas. Tā kā, piemēram, pēc Latvijā tu nopērc mašīnu, tu skaties, vai tevi signalizācija varbūt uzliek kaut kādu krutāku sidzenu, vai tur kaut kādu pretaizzīšanas ierīces, kaut kādas sikretikas, vēl kaut ko. Norvēģijā nafik to visu nevajag. Es esmu burtiski 6-7 mašīnas, cik es esmu pircis. Nevienai nav bijusi pat signalizācija, jo salīdzinoši viņas tur niecīgos apmēros zog. Kā jau visur bērni nesaprot vēl dzīvu un viņi citreiz ir nežēlīgi viens pret otru. Kāds var kaut ko sakauties, vai arī tur kāds, kā jau bērni, viņi arī eksperimentē, tur, teiksim, aiz stūra mēģina aiziet uzpīpēt vai alkoholu pirmo reizi pamēģina, bet tā ir daļa no dzīves, tad to nevar saukt par drošību. Un zem drošas valsts, es arī domāju, tur ir ceļa satiksmes drošība, tur ir tīra kriminālā situācija, tur ir, ka es varu savus bērnus palaist vienkārši uz skolu, un es zinu, ka viņiem viss būs kārtībā. Un, ja nedod Dievs kaut kas notiks, tā attiecīgie dienesti arī zibenīgi reaģēs un mēģinās visus nokārtot un palīdzēt. Nu ko, nu pat autonomā noparkoja mašīnu. Mašīna aizslēgta, it kā neviens krāpējumi nav. Redzēs, vai viņi nepiesiesies šitam visam pasākumam, jo viņiem ir līgumā viena bukta, nebija kas uz jumti. Un vēl viens milzīgākais pluss, kas ir Norvēģijai, viņi ir sociāli un ekonomiski drošs valsts. Valstī ir diezgan jaudīgi visādi pabalsti. Ja jums kaut kas dzīvē reāli notiek slikts, jūs ļoti grūti būs te nomirt badā. Teiksim, ir visādi negadījumi dzīvē, vai ne? Kaut vai piemēram pēc tā, ka Mārtiņš nokrita ar riteni, vai arī, vienalga, viss kaut kas cits, kā tu pats vainīgs, bet tai pašā laikā tie negadījumi, vai ne? Neviens tev neaizliedz sportot. Ja tev ir kaut kāda lielāka trauma, valsts tev apmaksā veselu gadu 100% no tavas algas. Un tas ir nenormālīgākais pluss, tāpēc, ka, pat ja tev ir kaut kāda nopietna lūzuma vai operācija vai kaut kas, tu zini, ka tev būs apmaksāts viss. Un pēc tam viņš pakāpeniski samazinās, pēc tam ir 80%, pēc tam ir 60% un tā tālāk. Bet tas stiepās līdz 2 gadiem, vai ne? Protams, kā jau vienmēr šo sistēmu arī izmanto, tur ir daudz, kas tur pasaka, man ir depresija, un viņš ķipā dabūs slimības naudu, un neskapēc viņš pusgadu pēc tam dzīvo Karību salās. Ir arī tāda varianta, un kretīni būs vienmēr. Tie paši bezdarbnieki pabalsti un viss kaut kas. Viņi nevis vienkārši iedod tev bezdarbnieku pabalstu, bet tevī tur ir jāparāda, ka tu meklē darbu, tu esi bijis pie tās un tās firmas, un viņi arī vēl pazvanīt, vai tāds un tāds jums ir zvanījis un meklējis darbu un tā tālāk, vai ne? Dēļ visiem tiem krāpšanās gadījumiem viņiem tagad arī ir, ka ja tev tur nav norvēģisks uzvārds, tad tā kā manam čomam bija, viņiem bankrotēja firma. Norvēģis dabūja uzreiz, burtiski pēc nedēļas jau savējo pabalstu lietuviešu uzvārds, un viņas pārbaudīja 1,5 mēnesi, lai gan pēc likuma pēc mēneša jau jābūt ieskaitītam. Tā ir realitāte, un tur var pateikt paldies visiem tiem, kas grib vieglu dzīvi, kā viņi arī šeit sačakarējuši daudz ko. Un vēl kas ir arī, tu kā darbinieks esi super pasargāts. Teiksim, ja kaut kas nav pēc likuma panta, protams, vajag visiem papīriem būt sakārtotiem, bet tas jebkurā vietā jābūt tā. Te arī darbojas arotbiedrības, ja tev kaut vai šefs uzbļauj nevietā un nelaikā, vai arī tur apvaino zakšanā vai vēl kaut ko, kā zini, kas sāk pakaļ svilt, ka nav naudiņas pietiekami, tad daudz sāk uzvesties dīvaini. Sevišķi, ja tu esi arotbiedrībā, tu esi vienkārši nenormālīgi aizsargāts pret visiem šitiem te gadījumiem. Un pat ja firma bankrotē, ir procedūras, un ja tev viss papīri ir kārtībā,
Konkrēti manā gadījumā bija, ka firma bankrotēja un neizmaksāja atvaļinājumu naudu, ne? Un process nav ātrs, bet es iesniedzu visus savus algas lapiņus un man valsts izmaksāja to, kas man pienākas, un pēc tam viņi tika galā ar to darba devēju, vai ne? Kur Jānis filmē, tur ir action. Šito kameru jūs droši vien neredz, bet tur 3 ātrās palīdzības brauc. Viņiem tie dienesti nestrādā super ātri, bet vajag pa sevi pastāvēt, un ja tev ir viss papīri sakārtot, kaut vai algas lapiņas man arī te ir bijuši. Kāpēc tu man prasa algas lapiņas? Tu man neusticies? Saka, es uzticos, bet es esmu strādājis uzņēmumā, kas bankrotē, tāpēc es zinu, ka visiem papīriem jābūt sakārtotiem. Tā neslikt, 2 nemarķētās policijas mašīnas un 3 ātrās palīdzības. Būs jāpaskatās ziņas, kas tur notiek. Nākamais piemērs, kas tajā to sakārtoto sistēmā, kas notiek, ka jūs pārmaksātajiem nodokļiem Latvijā. Nekas nenotiek. Ja jūs neuzrakst iesniegumu, ja jūs paši nesarēķina un neparāda, ka valstī jums ir kaut kas jādod, tad sēž un sūkā īkšķi, vai ne? Norvēģijā cilvēki, es zinu vairākus, kas speciāli maksā bišķiņu lielāks nodokļus, un pēc tam viņi zina, ka katru gadu valsts apmēram vienā un tajā pašā laikā tev atdos apakaļ tos nodokļus. Viņi uztais tā kā bezmaz drošākā vieta, kur uzkrāt, iedot valstī naudu, vai ne? Jo pirmos gados es nezināju, kas kur kā jārēķina. Es vienkārši katru gadu beigās atnāk paziņojums, ka tevi skata aprēķināt, nodokļi tevi aprēķināt. Es vienkārši uzspiedu OK, un man vienmēr ieskaitījās kaut kāda naudiņa tur. No sākuma es tur algoju kaut kādu lietuvietu, kas man tur palīdz. Tagad jau mēs paši tur buras cauri, bet ideja ir tā, ka, ja tu uzraksti pareizi, tad tu dabū vairāk apakaļ, bet lielos vilcienos valsts jau visi sarēķinājusi. Tev nav tur jāieraksta, ne cik tev mašīna ir vērtīga, nekas tev to jau viņi viss bankas ir apzvanījuši, apskatījušies, viss, cik tev ir kredīti paņemt, un viss tas viss jau ir savadīts iekšā pa lielam, tu tikai, ja vajag pielabo, bet tā tu uzspiež OK, un valsts tev pat atdod naudiņu apakaļ, vai ne? Nav tā kā Latvija, tu tur 2 gadus nezināji, kaut ko neuzrakstīji, un tev viss naudi aizgājusi valstī, neviens pakaļ nedzied. Un viens no dīvainajiem iemesliem, ko es nesaprotu, kā tas ir normāli izveidojies, jo, ja kāds nezina, tad Norvēģijā ir vēl karaliskā ģimene, vai ne? Tad it kā pēc teorijas vajadzētu būt tā, ka cilvēki te ir baigi noslāņot, zilās asins, UTT, bet īstenībā tas ir pilnīgi pretēji. Protams, ne visiem te nauda pietiek un tā tālāk, bet tai pašā laikā tu arī, teiksim, ejot pa ielu, nevaru pateikt, ka tas ir tur kaut kāds biezais, tas ir tur kaut ko dzīvē sasniedzis, vai tas ir vienkārši veikala pārdevējs. Un viņi visi arī dzīvo daudz maz vienādās mājiņās, vai ne? Viņiem nav izteikts tas, ka viņi tur baigi izrāda bagātību. Varbūt viņai te visai labi nokrāsotā mājā arī tur ir Tesla noparkot, vai arī tur kaut kāds Porsche, ne? Te vairāki nevis visādiem Dolce Gabbana staigāt, bet te cilvēki, ja patiešām bagāti, viņi drīzāk staigās kaut kādā neuzkrītošā tādā pieklājīgā džemperītī, tādā bišķiņā stiliņu, bet viņiem tur nav visādas zelta ķēdes sakarināts kaklā un tam līdzīgi. Teiksim tā, viņiem nevajag publiski pierādīt, ka viņi kaut ko sasnieguši, ne? Un tas man ir ļoti sirdī tuvu, ka visi ir cilvēki vienalga, cik tev ir naudiņa, vai ne? Bet tai pašā laikā naudu tu vari sapelnīt un viss kaut kas var mainīties, bet ja tu esi draņķīgs cilvēks, tad tas ir uz mūžu, tā jau ir diagnoze, kur tev neviens nav palīdzēt. Kaut vai arī tas īsti nav tai tēmā par sabiedrības vienlīdzīgumu, bet ja jūs paskatās kaut vai par šitām ieliņām, kur es iet, vai ne? Te ir daudz maz vienādi visas koku mājiņas, cits ir jaunāks, cits ir vecāks, cits ir labāk uzturēts, bet tai pašā laikā, tu reāli nezini, ko tas cilvēks brauc vai cik viņš ir nopelnījis. Un pats smieklīgākais, ka jebkurš Norvēģijas iedzīvotājs var apskatīties informāciju, cik katrs Norvēģijas iedzīvotājs pelna. No sākuma tas viņiem bija ļoti nekontrolēti, bet pēc tam viņi izgāja pie sistēmas. Man ik pa laikam atnāk arī vēstules, ja esi paņēmis kaut ko tur uz nomaksas vai kaut kā tam līdzīgi, kur firma apskatījusies manas ienākums. Bet tai pašā laikā es kā privāta persona varu arī apskatīties, teiksim, sava bosa vai sava kaimiņa ienāk, bet viņiem aizies vēstulīt, ka tāds un tāds ir skatījies tavs ienākums. Tai pašā laikā ir bijis, ka tāda māja, kas izskatās, ka viņu vajadzētu nokrāsot, ka viņi tur pasūta mums mēbeles tur pa 300-400 tūkstošiem un var redzēt, ka viņi vairāk ir ģimenes bildes pie sienām, ka viņi vairāk iegulda naudu sevī nekā vietā, kur viņi dzīvo. Baigi grūti šitās lietas izskaidrot, jo tu viņus vairāk jūti ar mugurkaulu smadzenēm nekā
Varbūt daudziem tā neliekas, bet es esmu diezgan slikts stāstnieks, jo, kā jau visiem Latvijā, tās emocijas nevienam nekam nav interesējušas, un tāpēc arī nekad es nav baigi daudz stāstījis. Tikai ar šito YouTube kanālu sākoties, tad ir jāizsaka skaļas savas domas, un jā. Un nākamais punkts ir tas, ka pat ja tu neskaties statistiku un visu kaut ko, tu vienkārši atbraucot šeit uzreiz, tev nav sajūta, ka tu esi trešā pasaules valstī. Tev ir, vismaz man personīgi un citiem, ar ko es runāju. Kādreiz, kad es dzīvoju Ventspilī, visi atbrauc, bļāvens, jums tāda izlaizīta pilsēta. Liekas sterili, neliekas viņa dzīva. Tā lielos vilcienos šeit pa Norvēģiju staigājot, tu redzēsi daudz mazāk mēslus. Un kas ir vislabākais, tu pie ugunskur vietām, pa dabas takām, visu kaut kur tu vienkārši neredzēsi tik daudz mēslus, jo cilvēki ir normāli audzināti, viņi zina, ka vidi ap sevi jāsakop. Un, protams, kā tāpat kāds nomet kādu atkritumu, vēl kaut ko, es jau nesaku, ka viņi visi tagad dievgosniņas te. Viņi ir tādā ziņā audzināti, ka, daba ir vērtība. Tas ir tikai viens no piemēriem, vai ne? Un viņiem nav visi super gudrākie bērni pasaulē. Bet par to jau mēs parunājām skolas sērijā, bet viņiem atkal māca domāt, un tas ir superīgi vienkārši. Un viņiem var būt tur visādi dīvaini viedokļi, arī te ir mājas, kur ir sakarināts pretvakcinācija, 5G slikti un vēl nezinu kas, bet neviens neiet, un tāpēc viņam nedod pa muti. Te cilvēkiem var būt savs viedoklis. Kaut vai tie paši riteņbraucēji visur citur uz viņiem pīpina, tur cik nav redzēts, ka stulbi amerikāņi pat viņus triec nost, jo viņš uz brauktos izbraucis, vēl nezinu ko. Tā šitie Norvēģijā es reāli nevienu reizi nav redzējis, ka kāds uzpīpināt riteņbraucējām. Ja ir iespēja, tad viņam pieklājīgi apbrauc apkārt, ja nav iespēja, tad brauc aiz viņa. Un tas nav tāpēc, ka viņi būtu sabaidīti ar milzīgiem sodiem, kas starp citu arī te ir. Bet viņi vienkārši ciena viens otru un viņi pieņem, ka cilvēks var būt savādāks un viņš negrib braukt ar mašīnu, bet viņš kratās ar savu riteni, vai ne? Grib vai negrib, bet Latvijā cilvēki ir baigi agresīvi reāli. Ar visu veco padomju laiku domāšanu vienkārši, ja kaut kas nepatīk, iedos pa muti, es viņam uzspļaus, es uzpīpinos, es kaut ko pierādīs, bet fakts ir tāds, ka cilvēki vienkārši tur ir dusmīgi un viņi grib izrādīt savus dusums un grib būt pa kādu pārāk, tāpēc vienkārši tur ir tik daudz dusmīgi cilvēki. Tad vai kaut ko uzspolēties, tad vai kādam kaut ko pierādīt, vai ne? Šitie cilvēki ir tādā ziņā daudz mierīgāki, jo viņi zina, ka viņi savu dzīvi varēs mierīgi nodzīvot, un ja kaut kas sliktākais gadījums notiks, tad valsts pa viņiem parūpēsies. Tas ir īstenībā diezgan nozīmīgs punkts šitai topā. Un lai gan ir ziema, es jums gribēju parādīt, kamēr te nav baigi daudz cilvēku. Viena forša lieta, par ko komūnas ir padomājuši, ir vietējie cilvēki, vai ne? Mēs tagad principā atrodas Sandefjordas centrā, un viņiem te, kā jūs varat redzēt, aiz muguras ir jahts, viss kaut kas tam līdzīgs. Ja mēs paskatāmies uz tur ir uztaisīta publiskā peldvieta. Man personīgi Sandefjorda vienmēr atgādina Liepāju, jo, ja brauc pa Latviju, tad Liepāja liekas tāda dzīvelīgākā pilsēta, un tur vienmēr ir vējš un visādi festivāli un vēl kaut kas. Lai gan Liepājā nav jahts, bet ja jūs paskatās, kas te apkārt notiekās, tad te arī vienmēr ir kaut kāds ekstra izklaids un tam līdzīgi. Bet ko es jums gribu parādīt? Šī šobrīd ir publiskā peldvieta. Te visur ir apkārt 1,5–2 metri, vai ne? Priekš laivām tāpat tas nav reāli izmantojams, un tāpēc viņi te vienkārši ir peldošs pontons uzlikuši. Te pa visu kaut ko padomāts, piemēram, pēc sīkie var peldēt pa iekšu, ne? Tad, lai cilvēkiem nav bail. Te var nobraukt pa tā invalīdu ratiņiem lejā un izbaudīt arī ūdens prieku. Un te ir daudz visādi soliņi. Protams, kas ir interesanti, viņi šitos soliņus arī regulāri mazgā. Paši saprot, jūras putuni un tam līdzīgi te nevienmēr ir baigi patīkami smaržo, bet viņiem regulāri apkop. Man paši tā ideja kā tāda vienkārši patīk, ka šitas pavisam noteikti nav lēts, bet komūna ir uztaisījusi, lai cilvēkiem būtu kur peldēties, principā pašā pilsētas centrā. Ja jūs atcerās, kur es braucu uz Zviedriju iepirkties, tas ir burtiski, te pat ir tie termināli, vai ne? Tepat ir tramplīni, kur tikt apakaļ augšā, pa viss ir padomāts.
Un te ir vairākās vietās brīdinājumi arī, kuri 2 metri, kuri 1,5 metra dziļš, kuri 3 metri. Šis ir viens no tiem iemesliem, ka viņi nav baigā jēga pa atsevišķu punktu uztaisīt. Bet tai pašā laikā tas ir ievērības cienīgi, vai ne? Un komūna arī domā tā, lai reāli cilvēkiem ir patīkami un būtu arī ko darīt viņu pašu mājās. Latvijā vispār kā tāds laivas, man tā liekas, ir bērnu autiņos labākā gadījumā. Tas šeit agal viss ir paredzēts, jo te ir ko darīt ar laivām, te ir kur braukt, un te ir visa infrastruktūra uztaisīta. Te uzreiz Gästehaven, tas nozīmē viesu piestātne, jo cilvēki reāli iekāp savā laivā Oslo, un tad viņi visu Oslo fjordu izbraukā, un viņi pat, ja viņiem ir normāla laiva līdz Bergenē vai aizmočīt pa krastu. Un katrā pilsētā ir uztaisīts, kur viņiem uzreiz piekonektēties, ūdeni dabūt un piesiet laivu un tā tālāk. Un laivām ir maksas parkingi, tā kā mašīnām tādā ziņā te ir ļoti padomāts pa visu to pasākumu. Šitai arī ir padomāts, glābšanas riņķis, un te pat 2 izmēra dušas ir gan pieaugušiem, gan bērniem. Pat saldūdeni var dabūt, jo šitas viss ir fjords, tas ir sals ūdens. Kā jūs vienā kadrā var redzēt, nav pat svarīgāk, kādu laivu jūs brauc. Tur ir veca airlaiva, un te ir jau jahta, vai ne? Un ja paskatās mēs uz to pusi, tad tur ir daudz visādas laivas. Zvejnieku tupels ir visāds. Ir ko aizbraukt pat uz blakus saliņām, un ir daudz dienu laivas, kur var gulēt, kur jau ir vairāk skajīts. Jūs droši vien Latvijā nav normāli redzējuši, bet tā ir tankštela. Tur laivas vienkārši piebrauc un uztankojas. Gan degviela, gan arī tīra ūdeni. Un šitas viss ir jāfilmē tagad pa ziemu, tikai tāpēc, ka pavasar te ir pilns ar cilvēkiem, un tad ir baigi dīvaini, ka es ar šitādu puļķīti staigājos un stāst jums visus šitos interesantās lietas. Un nākamais iemesls, kāpēc ir ļoti labi dzīvot Norvēģijā, kas nav uzreiz acīm redzam, bet parādās ar laiku tikai. Baigi foršais bonusiņš ir, ka ir 25 atvaļinājuma dienas. Viņas tur bišķiņi mainās, ir no 21 līdz 25, bet pārsvarā visiem tas sanāk burtiski 5 nedēļas brīvs. Un tas nav tā kā citās valstīs ir 3 nedēļas, tas ir 5 nedēļas, tas ir 1,5 mēnesis, principā tev ir brīvs. Bet to vēl klāt iet šitās sarkanās dienas, kas ir valstī oficiālās brīvdienas. Beigās sanāk jums 35 brīvs dienas. Protams, ja jūs atbrauc šeit uz pāris nedēļām, uzrauj stundas un brauc mājās, tad tas jums nav tik svarīgi, bet ja jūs dzīvo uz vietas, tas ir baigi patīkami. Katru mēnesi no algas jums 10,2%, bet ja ir laba kompānija, tad 12% noliekās nost. Tā jums ir uz atvaļinājumu laiku iekrājusies diezgan normāla naudas summiņa. Tas ir pat lielāks nekā mēneša alga, un tā jūs var izbaudīt atvaļinājumu. Un bieži vien Norvēģi, tāpēc arī diezgan daudz, kur izceļojušies. Un, protams, ja jūs krāja naudu mājai vēl kaut ko, tad jūs te pat pa kempingiem padzīvojas, un jūs vēl sakrājuši naudu un arī atpūtušies. Un šeit atkal ir tāds viens mazs smuks punktiņš, kas parāda, cik ļoti Norvēģija domā par cilvēkiem. Kā es teicu, parasti 10,2% obligāti darba devējiem jāliek nost atvaļinājumu naudai. Ja viņi ir labi darba devēji, viņi liek 12% nost. Bet ja tu esi vecāks par 60 gadiem, pēc likuma obligāti vismaz 12% jāliek nost atvaļinājumu naudu. Tā kā tie, kas tuliņi ies pensijā, viņi arī saņem reāli lielāku atvaļinājumu naudu. Tie, kas dzīvo Norvēģijā, tagad es pateikšu to tēmu, teiks, ka es esmu muļķis un tas nav baigi forši. Kas man patīk Norvēģijā ir medicīna. Labi uzbūvēta, viņi sačakarē diezgan daudz slikti ārsti, un es viņu ierakstu pie šitās skolas, tāpēc, tā kā es visus tos dakstiņus mainīju, protams, pirmais jānoņem tas jumts nost, vai ne, vecais. Un te burtiski bija es un viens resns pols, kas knap varēja pakustēties. Un tas pols fiziski nevarēja vienkārši panest tik ātri, tā kā es, un sanāk, ka, ja es pareizi atceros, te bija kaut kā 300 kvadrātu, un man sanāca vienam to visu sanest un iemest iekšā konteinerā. Un bija burtiski 4 vai 5 lielie konteineri, tā kā varēja knapi viņus pacelt. Tad man ļoti vajadzēja medicīnu un bija diezgan čābīga mugura, kamēr visu to svaru nones nost. Bet ne par to ir runa. Tātad visa medicīna te ir uzbūvēta tā, lai pirmais ir primāri tev ģimenes ārsts. Un, ja tev trāpās slikts ģimenes ārsts, tad var likties, ka tā medicīna šitai ir pilnīgākā kaka.
Jo paši norvēģi pat par to smējās, ka arī ko tev vajadzētu ārstēt, viss var izārstēt ar paracetamolu vai arī ar kolu, ja tev vēders sāp. Jo smejies vai nē, bet tas ir 90% gadījumu, zin? Vai arī, ja sāp galva vai kaut kas cits, tad iedzer paracetamolu. Ja tev ir problēmas ar vēderu, tad vienkārši uzdzer kolu, tas tev viss sadakterēs. Es nezinu kādēļ, bet cik es klausos, pilnīgi visā pasaulē ir problēma ar medicīnu šobrīd. Un, lai gan ārstiem te labi maksā un viņi te ir no visām pasaules malām, bet jā, ārstiem te ir problēmas, te reāli pie ģimenes ārsta var gadīties, ka tu gaidi 9 mēnešus, lai vispār tiktu pie savu ģimenes ārsta, citi pat gaida pusotru gadu, lai tiktu pie normāla ģimenes ārsta. Un mūsējais arī kaut kāds filipīnietis, kas pilnīgi neadekvāts čalis. Vienīgais labums no viņa, ja tu aizēji, viņš tev uzreiz paprasta, cik tu gribi nedēļas slimības, labi 2 nedēļas, bet ja tu ej tāpēc, ka tu esi slims un gribi izārstēties, tad viņš galīgi nav tas cilvēks, kas tev varētu palīdzēt. Un tas arī tas, ko es no sākuma jau teicu, ka visi atkarīgs no ģimenes ārsta, jo viņam ir tiesības un tas ir viņa lēmums tevi aizsūtīt pie kaut kāda speciālista. Un ja tev trāpās tāds pipars tā kā mums, ka viņš īsti nerubīja fiška, tad, jā, tad ir tā kā ir. Tad, tā kā mēs te sīkiem skatījās tur asins un viņam dzels neskapēc jau ļoti ilgu laiku zem normas un krietni zem normas, un tev viņš tik, nē, vēl paskatīsies, tur ir jāskatās konteksts un blā, 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 bet tai pašā laikā laiks iet uz priekšu un viņš absolūti neko nedara. Bet, kas ir lielais bet, pat medicīna kā tāda, visa principā viņiem ir uztaisīta ļoti sakarīgi. Teiksim tā, tie sliktie ģimenes ārsti vienkārši sačakarē visu to medicīnas slavu, jo īstenībā pat medicīna kā tāda ir ļoti forša uztaisīt viņiem. Piemēram, pāris lietas, kas man patīk. Pat ja tu esi reāli slims, tu katru reizi samaksā to vizītes maksu, vai ne, kas ir kaut kas starp 300 un 400 kronām tagad. Vēl gadu atpakaļ bija 250 kronas jāmaksā, un tagad ir kaut kas 340 vai 380 kronas, neatceros. Man nav svarīgi, jo bieži pie ārstā pat neiet. Tev regulāri pie kaut kāda ārsta jāiet, tad tu samaksā kaut kādus 3200, un pēc tam viņi tev atsūta free karti. Un tā karti ir tas, ka tu pēc tam atlikušo gadu ej pa velti. Jo valsts redz, ka tev vajag medicīnisko palīdzību, un lai tavs budžets neciest un visu tavu ģimeni, tad attiecīgi tu pēc tam pie visiem ārstiem visur ej pa velti. Kas vēl ir forši, teiksim, ka man pazīstamais sirdī ielikās slimnīcā, viņš ielikās Dramenā, un vajadzēja kaut kāds izmeklējums, kaut kāds speciālists bija Oslo, viņam nekas nav jādomā. Viņš iekāp Sikehus transportu, vienkārši pa liels autobusus, kur ir 1 vai 2 medicīnas māsas, kas jūs visu laiku pieskat, lai nepaliek nekas sliktāks. Autobusus tev aizved līdz 2. slimnīcai, uztais viss izmeklējums, atbrauc apakaļ. Tev nav jādomā ne par transportu, ne par to, kur tu tur paliks, ne par to, kur ēdīs, jo tas viss iekšā slimnīcā uzreiz. Kā es paspēju ierakstīt, paskatās, redz, saulīt jau norietējusi, mēs vienkārši aiz kalni. Bet kas ir maza atšķirība, teiksim, Latvijā ir slimnīcās visas lielās uzņemšanas, vai ne? Šitais slimnīcās brīvdienās tev vispār nav ko darīt. Šitais saucās Legevakt, un tur ir tā kā ārkārtas uzņemšana un tam līdzīgi, un tur ir dežūra ārsts reāli. Un, teiksim, arī pārsvarā, cik es esmu pilsētās bijis, tur arī ir vienīgā slimnīca, kas darbojās, teiksim, tur vēlāk vakarā. Ja tev noķer dzēruši, tad tur arī paņem tev analīzes un pārbauda, cik tu stipri esi cērs un tā tālāk. Tāda maziņa atšķirība.